Šīs 3 kļūdas, pasūtot mikstas mēbeles, pieļauj gandrīz visi, un pēc tam nožēlo savu izvēli. Dargi draugi, mēs atrodamies mikstu mēbeļu ražošanā un arī šourūmā Zebēt Rīgā, un kopā ar Ilju tagad detalizēti apskatīsim, kam tiešām jāpievērš uzmanība, pasūtot mēbeles. Sveiki visiem! Apskatīsim visu pēc kārtas. Visbiežākā kļūda ir izvēlēties mēbeles tikai pēc izskatas. Cilvēki atnāk ar bildi no interneta un grib tieši tādu pašu mēbeli. Bet pēc bildes nevar saprast, kā mēbele būs ikdienā. Piemēram, divāns var izskatīties ideāli pēc dizaina, bet tas ir pārāk dziļš un cilvēkam ar zemāku augumu būs nērti. Viņš vienkārši iekrīt. Vai arī otrādi, tas ir pārāk ciets un uz tā nevar normāli atpūsties. Dažreiz viss izskatās skaisti šouruma vai bildēm, bet ikdienā mēbele nav ērta vai izskatās pārāk liela telpā. Tāpēc mēs vienmēr vispirms jautājam, kā mēbele tiks izmantota gulēšanai, viesiem vai ikdienas atpūtai. Mēs arī ņemam vērā telpas izmērus. Un tikai pēc tam mēs izvēlamies dziļumu, komfortu un mīkstumu mūsu mēbeli, lai tās tiešām dara cilvēkam. Otrā kļūda ir nepareiza auduma izvēle. Šourumā viss izskatās skaisti, bet reālā dzīvē audums var būt ļoti nepraktisks. Cilvēki izvēlas audumu, jo tas vienkārši patīk. Gaišs, mikss, patīkams uz taustu. Bet pēc dažiem mēnešiem parādās problēmas – straipi, nodilums, krasas zudums. Tas ir īpaši svarīgi, ja mājās ir bērni vai dzīvnieki. Jā, man bija situācija, kad cilvēki saka, viss ir ļoti skaisti, bet mēs baidamies izmantot mēbeles. Tāpēc mēs izvēlamies audumu ne tikai pēc izskatas, bet pēc ikdienas dzīves, cik viegli to tīrīt, cik tas ir izturīgs un kā tās kalpo lietošanā. Un trešā kļūda ir taupīt uz mēbeļu pildījumu. No ārpuses 2 divāni var izskatīties vienādi, bet kvalitāte iekšā var ļoti atšķirties. Vienā mēbele pēc gada jau projām izskatās labi, bet otra jau pēc dažiem mēnešiem sāk nosēsties. Dēļ slikta materiāla kvalitāte mēbele ļoti ātri zaudē savu formu un var izskatīties nolietotā. Un sliktākais to nevienmēr var redzēt pirkšanas brīdī. Tāpēc mēs izmantojam kvalitatīvus pildījumus, kas saglabā formu un ir paredzēti ilgai lietošanai, lai mēbele būtu ērta un izskatītos labi arī ikdienā. Mēs vienmēr cenšamies, lai cilvēks saņemtu ne tikai skaistu mēbeli, bet tādu, kas tieši der viņā dzīvei. Ja viss ir pareizi izvēlēts, izmērs, audums, pildījums, mēbele kļūst ērta un kalpo ilgi bez vilšanās. Un ja cilvēks vēlas atrast sev piemērotas mēbeles, ar ko viņam sākt? Vislabāk sākt ar konsultāciju, lai saprast, kas tieši jums būs piemērots. Mēs atrodamies Rīgā, Ganību Dambi 21C. Ja vēlaties kvalitatīvas un ērtas mēbeles, mēs palīdzēsim atrast labāko risinājumu. Gaidīsim jūs ciemos! Zebēt – kvalitāte un stils katrā detaļā.